15. aprīlī starptautiskā projekta Jaunieši par demokrātiju ietvaros aptuveni 50 skolēni Rīgas Ukraiņu vidusskolā piedalījās diskusijā par vēlēšanām. Tās mērķis bija rosināt skolēnus runāt un domāt par tēmām, kas skar vēlēšanu procesu Latvijā un Eiropā, līdzdalību demokrātijas veidošanā, kā arī personisko brīvību savā izvēlē. Diskusijā piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas nodaļas vadītāja Kristīna Bērziņa, kur jauniešiem sniedz dziļāku ieskatu par to, kas īsti ir vēlēšanas un kā tās noris Latvijā. Man liekas, pats svarīgākais, lai izaugot un pieaugot, viņi nezaudē to vēlmi darboties un to aktivitāti, jo, piemēram, ar laiku cilvēki ar gadiem kļūst tādi, viņiem viss liekas, ka neko nevar mainīt, nekas nenotiks, viss ir slikti, un jauniešiem tā nav, un būtu labi, ja tas paliktu arī visu laiku uz priekšu, visu tālāk dzīvi, kad viņi izaug un aiziet no skolas un sāk strādāt un darboties politikā vai kaut kur nevalstiskās organizācijās, tas būtu tas svarīgākais. Savā prezentācijā Kristīna Bērziņa akcentēja, ka vēlēšanās visneaktīvāk piedalās tieši jaunieši, kas tikko sasnieguši pilngadību. Paši jaunieši to skaidroja ar neizpratni par vēlēšanu procesu Latvijā un intereses trūkumu. Jaunieši, manuprāt, nebalso tādēļ, ka viņi vēl nesaprot, ka tas varētu ļoti stipri ietekmēt viņu dzīvi. Viņiem tur kaut kādas citas nodarbības, tur viņi mācās un tā tālāk, un kādu laiku viņi to vēl nevar saprast pilnīgi. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai izteikt savu viedokli un uzdot interesējošus jautājumus, bet arī piedalīties vēlēšanu simulācijas spēlē. Jaunieši tika iepazīstināti ar 6 izdomātām partijām un to programmām, un pēc tam saņēma vēlēšanu biļetenus, kuros bija jāatzīmē sava izvēle. Patika, jo es uzzināju daudz ko jaunu. Visvairāk man patika diskusija, un es tagad saprotu, kā notika vispār vēlēšana. Pēc pirmās balsu skaitīšanas tika secināts, ka rezultāti ir viltoti, tāpēc simulācijas spēle tika atkārtot vēlreiz. Taču šoreiz tika pieaicināti arī novērotāji un vēlēšanu komisijas dalībnieki no jauniešu vidus. 8 balsis ir par visu mani. Tad 6 balsis ir optimistiem, 1 balss ir par partijai par reformām, 1 balss ir partijai par birokrātiem un 30 balsis ir Man liekas, ka man šī diskusija tomēr noderēs, jo es neesmu vēl pilngadīga, un tagad man ir tāds tieši priekšskatījums par to, kā notiek kā balsošana notiek, un tagad ir skaidra bilde par to visu. Kristīna Bērziņa atzīst, ka šādas diskusijas ir ļoti nepieciešamas un sevišķi noderīgas jauniešiem, kam vēl nav izveidojusies dziļāka izpratne par vēlēšanu procesu Latvijā. Līva Romane, Kuntī Berzīnska un Agita Ekmane projektam Jaunieši par demokrātiju.